Publiski ir izsludināti septembrī grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, kur ir tā atruna, ka tiem minētajiem pārvaldniekiem, vai ne, tā skaitā jūsu virzienā skatoties, kopības vārdā pasūtīt ēkas energo certifikācijas veikšanu un ierosināt būvniecību. Varētu pārvaldnieks. Tāds ir rosinājums. Un tad beigās ir tas interesantā frāze, ka visu to darot, viņam ir tas jāsamēro ar dzīvojamās mājas īpašnieka maksātspēju. Kā tas pārvaldnieks tā atnāks? Nu, pieņemsim, ka mēs esam viena dzīvojamā mājas kopība, ja? Atnāk pārvaldnieks Miezainis, un tagad skatās, kā mums katram ar maksātspēju. Faktiski tiek stiprināta nama pārvaldnieka loma un arī stiprināta tā daļa, kas ir cilvēkiem izvēlēties šos pārvaldniekus. Iedomājieties, autobusā mēs visi braucam cauri visai Rīgai. Viens grib braukt līdz 1. pieturai, viens līdz 5. pieturai, viens līdz galapunktam un viens bišķi tālāk vēl atbrauks atpakaļ. Tie visi pasažieri atbildīgi par tā autobusu tehnisko stāvokli, atbildīgi par to, ka autobusā ir degviela, atbildīgi par to, ka autobus atbilst vides prasībām un visam pārējiem. Tas, kas ir vienojošais, ir šis šoferis, tātad tas pārvaldnieks, tas, kurš tur to stūri rokās. Nu, tātad viņš ir tas, kuram jāīsteno tātad visu vajadzībām, lai visi nonāk Šitie pasažieri nevar izkāpt. Viņi nevar izkāpt. Viņi nevar no tā autobusa izkāpt. Bet gala pieturās visi, lai nonāk. Viņi ir ķīlnieki. Tad tas ir terorists tajā momentā. Ja šoferi jūs autobusā saucat par teroristu... Nē, ja viņš ir paņēmis viņus kā ķīlnieks un viņš nosaka, kurš cik lielu biļeti maksās. Cilvēki, tur ir tā lieta, ka vienmēr ir izvēle, piemēram, apvienoties apsaimniekošanas biedrībā. Ir, lūdzu.